Reku mums šitāds te krūms ir. Laukos mēs jau nolasījām odziņas. Šausmīgi durās, šausmīgi sādāts briesmīgas. Bet, nu, tās ogas, nu, tik skaistas. Pilnīgi tā kā mākslīgas, vai ne? Ideāli. Garšas ziņā, kā kuram garšo? Kad viņas ir riktīgi gatavas, viņas ir pasaldas. Bet te, kad viņas nav riktīgi gatavas, tad viņas ir bezgaršīgas tādas. Ļoti labas ogas likt kaut kur klāt masai. Piemēram, ja tu vari āveņu zapti, var likt klāt masai. Ja tev āvenis ir mazāk, viņi pārņem to āveņu garšu un masa arī ir klāt. Jo viņam iekšā zemenes mētiņi beigušās. Zemenes bija mums daudz. Vairs nav. Šitāds te krūmiņš. Viņš nedrīkst izplēsties, ja viņam rekur redzēt apakšā. Ja viņam nāk šitādi te visādi atvasīši, viņus vajag ar steigu sist ārā vai kaplēt ārā vai rakt ārā. Citādi jums no viņa nebūs klābiņa. Ļoti inovatīvs augs. Ļoti inovatīvs. Viņš tiešām, viņš visur, kur viņš lien dārzā, rekur jau viens ir izlīdis. Redzi, jau lien tālāk. Reku vēl viens jau ir izlīdis. Viņš laiž tās savas saknes, un reku blakus jau ir vaga saules puķītis. Ļoti, ļoti. Un mēs šogad viņu riktīgi izravējām, izrakām ārā, lai nebūtu viņš tik ļoti neizplastos nekur. Kas ir? Tas pie melunēm, ne pie melunēm, bet pie avenēm ir aveņu sākojas. Aveņu sākojas. Tā, un tad mums vēl ir parādīšu tālāk. Reku šeit ir bišķiņ vairāk mēs atstājām, bet te viss vienkārši bija. Viss bija te iekšā, te atstāja tikai avenis parastās. Rekur iekšā ir tās odziņas. Bet viņām ir baigā problēma. Viņš ir tik ass, ar kailām rokām viņu vispār nemaz nedrīkst lasīt tās ogas. Tā saskrāpēsties, ka maz neliekās. Mēs jau tagad nolasījām odziņas. Nu šādas te, rekur. Un es vienu paņemšu parādīt. Au, kas trāpēja šausmīgi. Rekur iekšā ir šāda. Šāda te iekšā tā odziņa. Un citreiz ir balts cerdīts, citreiz nav. Šitā redzi nav labi. Nē, nav viņai. Redzi tāda.